Lai varētu interjerā ievietot gaismas un pēc tam izveidot 3D vizualizācijas, mēs izmantojam šeit ir opcija, kas ir lampiņa, tāda kā spuldzīte zem mēbelēm tieši. Uzspiežam dubultklikšķi virsū. Un šeit mēs varam izvēlēties. Ir saucamās ģenerālās lampas, kas ir neatkarīgi no kaut kādas lustras izvietojuma. Viņa tiek ielikta telpā kā vispārīgs izgaismojums. Šeit ir dažādi veidi. Tad ir interjera lampas. Šeit mēs, piemēram, varam izvēlēties kādu mums tīkamu lampu, vai tā būs uz galda liekamā, vai pie griestiem. Ja mēs izvēlamies pie griestiem, šeit mēs varam izvēlēties dažādus tipus. Piemēram, šo te. Programma pēc noklusējuma dod jau kaut kādu standarta gaišumu lampai. Tas nozīmē, ja šo vietu ļoti nemaina, tad attiecīgi arī tajā interjerā ir diezgan laba gaisma. Sakam OK un, piemēram, ieliekam šajā telpā gaismas tur, kur mums viņas ir paredzētas. Viņas ir ļoti zema. Tātad mums viņas ir jānovieto noteiktā augstumā, kas ir mūsu griestu augstums mīnus lampas tiešais biezums. Tātad, ja mums griesti ir 2,30 un lampas biezums mums ir 50, tātad no 2,30 mēs noņemam nost 50. Un tas nozīmē, ka tas būs 2,250. Sākam OK. Mums viņa atrodas pie griestiem. 2,250. Ievietosim griestus. Un izvēlēsimies šo telpu, paskatīsimies, kā viņa izskatās. To var izdarīt ar izgriešanas metodi. Izgriežam šo telpu, lai redzētu, kā izskatās mūsu ieliktās lampas. Tā, mans griestu augstums ir nedaudz augstāks, kas ir 2,50, 2,450, un mēs redzam, ka viņš aiziet tieši pie griestiem. Lai mēs apskatītos, kā tas izskatīsies norenderētā versijā, tas ir 3D vizualizācijā, mēs izvēlamies šeit te fotoaparātiņu vai pirms tam veicam uzstādījumus. Uzspiežot šo te fotoaparātiņu settingus, šeit mēs varam apskatīties, kā tas izskatīsies. Bet pirms tam, kā mēs redzam, šeit mums spīd iekšā tikai kaut kāda ārējā gaisma. Lai mēs varētu ieslēgt mūsu gaismas, kas mums atrodas pie griestiem, to var izdarīt šeit. Un uzliekam labāku kvalitāti. Nospiežam atkārtoti. Un kad mēs jau esam sapratuši, ka šajā momentā mums vizualizācija izskatīsies labi, mēs spiežam šeit apakšā fotoaparātiņu.